Молодой человек, здесь рыбы нету. Es saku, ka šeit nav zivs. Es zinu, bet ledus citur arī nav. Nav gan. Mums ir fantastiski sakopti Daugavpils. Izrotāta egle, izrotātas ielas, parki, jā, ir 18. novembra iela, Rīgas iela. Visur ir lampiņas, ir Ziemassvētku rotājumi. Pilsēta ir gatava un ir tā svētku sajūta. Par bērniem ir padomāts. Par bērniem ir padomāts. Pieaugušajiem arī ir padomāts. Tieši tā. Vienīgais, kas nav, Sniega nav. nav sniega. Bet, Sniega nav. Nu, neko darīt. Neko. Mēs gaidīsim, jo mēs Daugavpils ir svētkiem gatava, ja? Ir tikai jābauda. Bet ja tu gribi, teiksim, ja tu gribi zivi noķert, Jā, gribu. tad ir jādodās uz upi. Tepat blakus ir Daugava. Es zinu vienu labu vietu, kur mēs varam to darīt. Ir modušās vēdzeles, ir palikušas aktīvas, vai plēsīga, lava zivs, garšīga. Un arī līdaka vēl var būt tīri ķerama, ja? Mēģināsim noķert, to mēs varam. Bet, nu, ne šeit. Pamēģinam. Nu, mēģinam. Lielā zīve, labsirdīgam bija mazo zīvi, tūlīt neaprīja. Lielā zīve, labsirdīga bija mazo zīvi, tūlīt neaprīja. Lielā zīve, lielā zīve, lielā zīve. Labsirdīga bija lielā zīve, lielā zīve, lielā zīve, labsirdīga bija. Redzi, kas ir laiks mums šodien ir tāds, kāds viņš ir. Jo trakāk diez vai varētu būt. Priekš mums. Priekš mums, jā. Bet zivīm pats labums. Bet zivīm ir pats labākais. Ja būtu vēl augstāks un ja būtu vēl slapšnieks, nevis vienkārši lietus, Jā. tad iespējams, ka mums veiktos jau tagad. Jā. Ne vien tumsā, bet pat tagad pa gaismiņu. Ko jūs tik ķersiet? Vēdzeles. Līdaku varbūt vēl. Es atceros, kā man vectēvs ar brālēniem gāja. Viņš sauca viņus krieviski par naļimiem. Paldies par tēņu. Un viņi gāja pa nakti un tur tās vēdzeles ķēra un dažreiz noķēra arī. Tas bija 20 gadu atpakaļ. Ar grunteni? Zini, es nezinu, es neesmu vispār nekāds lielais zivju mīļotājs, bet process man patīk. Redzi, galvenais ir tas pasākums tomēr, ka tu vari tādā labā kompānijā dabūt pie dabas to sajūtu, kur tu nevari dabūt pilsētā. Tad arī it kā Ziemassvētku laiks, jā, ir svētku sajūta, bet mums ir pilnīgs lietus, 10 grādi. Tā kā nav tipiski Ziemassvētki. Es teiktu, ka jāmāk baudīt. Un tie, kas māk baudīt, tie bauda. Mēs mākam baudīt un mēs baudam. Mēs baudam tādu vienalga, laiku. kāds ir laiks, vienalga, kāda ir diena vai vakars vai rīts. Mēs esam pie upes šobrīd ar lielisku kompāniju. Paldies, Arnika, atnāc pie mums ciemos. Kā ir teikuši angļi, slikti laikapstākļi nepastāv, ir slikts apģērbs. Un man šodien ir slikts apģērbs. Jā, ko nevarētu teikt par mani ar otru oskaru. Jā, nevis slikts, bet nepiemērots, jo tiešām pilsētā ir karsti. Ja tu uzģērbi normālu ziemas tādu kurtku, tad ir karsti. Bet labi, ka ir tēņa. Jā. Tā, ko mēs tur šodien vārīsim? Mēģināsim sautēsim. Lielo vēdzeli. Lielo vēdzeli. Jā, bet cikos īsti vēdzeles sāk ķerties? Būtībā ir tā, ka gatavojās jau krēslā, atbrauc agrāk, un tā īstā cope ir tādos... Tumsiņā. Jā, tumsiņā. Jau tāda pilnīgā tumsiņā, kad jau ir galvas lukturīši visiem, un tā ir tāda nakts zivs būtībā augsta, nelaba laika, jo sliktākas, jo trakāk, jo labāk. Bet vajag ziemu un vajag mīnusgrādus, būtībā tādus labus mīnusgrādus. Viņi ir vasaras periodā pavisam mierīgi tādā stāvguļā, un ziemā tad viņi marojās un ir aktīvi. Kad viņa vairojas arī, jā, nāš to? Bez maz vai drīzumā viņa sāk to darīt. Arni, varbūt vēl viena nostalģija.
Uzimprovizēsim. Paņemsim 3 akordu burvību un... Ruskija narodnija pēsņa. Tieši tā. Piestāv, vai ne? Nu, jā. Tā kā zveja un tā man atkal prātā tās nacionāļnās ribalkas, kas tur bija un tā. Mēs gaidām lielo zīvi. Mēs gaidām lielo zīvi. Tagad tu. Aha! Nesagaidījām. Un nesagaidījām. Tagad tu. Gaidām lielo zīvi. Super. Gaidām lielo zīvi. Mēs atkal nesagaidām. To pašu lielo zīvi. Ai, 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 ai. Nesagaidām zīvis, bet cīsiņš būs. Vai būs cīsiņš? Būs. Ai, 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 ai. Bet cīsiņš šodien būs. Ko parasti runā zvejnieki? Es nekad neesmu bijis, es esmu bijis ļoti sen ar vectēvu zvejā. Viņš parasti norāva vienu āķi un gāja mājās. Un par viņu visi lielie zvejnieki tā kā, jokoja, kā tas jau tāds svētdienas zvejnieks. Kā ir? Par ko runā? Par ko runā? Es domāju, ka par sievietēm, par politiku, Jā. par nenoķertajām zivīm, jo mūsu pusē raksturīgi. Kas principā tas... Visiem lielīties, oi, kā man tur aizgāja. Bet ir tā, ka kā būtu, ja būtu mums ir mūsdiena. Kā būtu, ja būtu. Ja mēs atnāktu rītā, tad noteikti būtu. Ja vakar mēs būtu bijuši, tad arī būtu vairāk. Jā, šodien nebija, vakar gan jau būtu bijis. Jā, tā būtu. Un rīt būs vairāk. Bet šodien varbūt būs tomēr. Vēl jau vakars. Vēdzelīte un tā. Paspēsim izrunāt. Jā. Bet man ļoti patika jūsu salīdzinājums. Es pats izdomāju salīdzinājumu, ka runā par sievietām, politiku un nenoķertajām zivīm. Kas principā ir viens un tas pats. Šīs 3 lietas. Mēs liekam cerības. Mēs neko nevaram mainīt viņās visās 3 lietās. Jā, paņemsim mažorīgu kaut ko, vai ne? Mēs uzdziedam par sievietēm. Tagad tu. Jo principā šīs lietas ir ļoti līdzīgas. Un mēs uzdziedam par sievietēm. Mēs uzdziedam par politiku, jo principā šīs lietas ir ļoti līdzīgas. Jā. Un zīvis neteras joprojām, bet cīsiņi jau šmorējas. Un dziesmiņa šī ir ļoti slikta, bet viņa piestāv šai nodarbei. Pum. Labi, jāiet zvejot. Tieši tā. Sēžot, mēs neko nenoķersim, vai ne? Tieši tā, jā. Oskar, klausies, kā tur ir ar tiem noteikumiem? Nepārkāpsim noteikumus šodien? Nē, nekāpsim, nekur nekāpsim. Turēsimies tā kā ir. Tā kā noteikts 2 rīki katram no mums drīkst būt. Tev 2 ir, man arī ir 2. Laiks mūs nelutina. Bet vēdzelēm patīk. Bet vēdzelēm patīk, jā, un tad uzliksim kaut kādu labu, varbūt, ka zivtiņu virsū pamēģināsim. Tādu zivtiņas gabaliņu. Un tad arī mēģināsim kaut ko noķert, jā, ielikt to, iemest to grunteni. Ja redz, kā ir lietas līst. Kā tur ar izmēriem ir? Ar izmēriem ir tā, ka katram no mums 5 drīkst būt. Gabalus? 5 gabalus, jā, bet tu pamēģini noķert. Jā, un mazāk pa 30 centimetri nevar ņemt, tā kā rupi runājot pieliec pie manu zābaka. Nu, mazāku nevajadzētu.
Nu, tad tagad ir tā kā pirmā cope, tāda īstā bišķiņa esam pagaidījuši. Varētu būt, ka tā vēdzeli jau ir tā kā paņēmusi kārtīgi. Un tagad pārbaudīsim, kas tur ir. Te nedrīkst, galvenais nedrīkst sasteigt, jo, ja būs pār ātri, tad mēs aprausim. Un nekas nebūs. Tā kā mēģināsim to tā diezgan ātri. Redzēsim. Pagaidām nejūtu. Kas tur ir, kas tur nav. Varbūt, ka kaut kas nav, nekas nav. Tikai tārpi karinājās. Nekas pārmetīsim. Višķiņ palabosim to ēsmu. Pārmetīsim un viss būs kārtībā. Pagaidīsim, jo laiks ir draņķīgi labs. Atliek tikai ķert. Tur tālāk vēl kaut kas ir. Mums ir blakus kaimiņu zvejnieki. Vēl ir kaimiņu zvejnieki, kuriem kaut kas ir. Bet zīvī! Hei! Lūk! Tas ir tas, ko mēs gaidījām. Lūk, tas ir tas, ko mēs gaidījām. Nu, tad redz, kā ir. Tagad mēs mēram, mēģinam nomērīt. Jā, mēģinam. Nu, būs, jā. Ir droši. 33. Jā, redz, te ir pat 33. Tā kā, lūk, mums ir reku kaimiņam. Te patām netālu mēra vēdzele, kura ir ņemama. Tikko izvilkt uz slieku, labi sēdusies. Dod 4. Labi, prieks ir tāds ar to, ka mēs neesam vieni. Šādā laikā ir atradies vēl viens, kuram, teiksim drosmīgais, jā. Ārā no mājām. No mājām. Un viņam veicas. Un viņam veicās te patām blakus mums. Jā. Vakars vēl nav beidzies. Jā. Nu, tad lūk, jā, mēs esam kaimiņos atraduši vēl vienu makšķernieku, Arvi, jā, viņš ir te patām blakus izrādās. Kaut kas tev ir bijis, kaut kādas copes, jā? Šis tas pāraustījis. Es dzirdēju, ka jums arī tur kaut kas bijis. Mums zvanīja. Zvanījām, vairs nekas. Zvani vienmēr ir cerība, bet bija arī tas saucamās pāris mazmēra, kuras, diemžēl, nācās palaist vaļā. Bet nekas, gaidīsim, varbūt, kas lielāks būs un prātīgāks. Cerēsim, vakars vēl tikai sācies un viss vēl ir tikai priekšā. Jā, un ko tu liec uz āķa? Ko tu ķer? Naktnieku. Naktstarpu, lielo naktstarpu. Nakstarpu un bišķi jau pielieku slieku klāt. Un te patām vidējā, netālu no krasta, jā, tāpat? Tu zini, taustos, skatos, iesviežu tur, iesviežu te, un tad skatāmies, kas notiek gan, redzēsim, kurā vietā būs, kas. Jā, kurš pirms? Grunts te tāda īsti man nav saprotama, kur te kas tā dziļāk aizies, nav īsti iztaustos. Jā, tur tāds, tā kā akmens, tā kā. Nē, zāle arī ir. Ir akmens? Pinās pa zāli. Prieks, ka neesam vienīgie. Cerēsim. Šajā mēs malnajā naktī. Mēs neesam vieni, jā. Mums tā redzēs, kuram pirmajam lielais izšaus. Gan jau. Jā. Ja kas jāsauc palīgā. Nu jā, nejāsakas tev tad, jā, te pat blakus. Kčorta. Lielisks vakars, varētu teikt. Lomi bija, tēja garšīga bija, pāēduši arī esam. Jā. Izbaudījuši labos laikapstākļus un vēdzeli rokā arī esam paturējuši, vai ne? Tieši tā, bija vēdzeli, bija mēra vēdzeli, gan pateicoties mūsu kaimiņam, kuram veicās šodien bišķi labāk. Mums bija copes, mēs tā kā jūtām bijām tuvu, lai būtu zivs, bet, kaut kas pietrūka, varbūt, nebija. Veiksmes, jā, tieši tā, varbūt. Noteikti, ka veiksmes pietrūka. Cilvēciskā veiksme nebija, bet, pilsēta bija tuvu. Vieta smuka un viss iespējas. Te ir ko darīt. Var teikt, pāris soļu attālumā ir mazais kūrorts, Mazā Daugava. Jā.
kur var atpūsties. Ir iespējas 1-2 mēs esam klāt pie upes un ķeram. Redz, tādu eksotisku zivi. Diemžēl laika apstākļi ir tādi, kādi ir. Darījām, ko varējām. Nekas. Kad nākošais būs lielāk, būs vairāk.